Visdrīzāk esat jau dzirdējuši, ka ir Latvijā pirmais sportists, kurš izpildījis atmugurisko salto ar motociklu. Varbūt pat esat redzējuši bildes no šī pasākuma, bet droši, ka neesat redzējuši, kā tas sākās un kā tas beidzās aiz kulisēm. Mēs tur bijām un varam jums parādīt. Spānijā likās kaut kā mierīgāk, bet šeit es nezinu, tā ka viss viņam jārāda. Viss skatīsies uz viņu, un vai viņam tas izdosies, bet es ticu, ka viņam izdosies. Kaut kā, pie treniņa viss tā raita gāja, un tad man bija vārda diena, un Mārtiņš man uzdāvināja lecienu uz zemes jau nosēžoties pirmā. Man bija tāds prieka asaras krata, kad es esmu raudājis aiz prieku, un man ļoti patika. Un tad es redzēju, ka viņš to var, un tad man arī bija mierīgs sirds. Tā tiešām ir laba vārda dienas dāvana. Pirmais dūlais leciens, bet vārda diena Elīnām ir 19. oktobrī. Pasākums arēnā 23. oktobrī. Nav daudz laika, lai sagatavotos, bet Moto Freestyles Rīgā ir tikai vienreiz gadā. Jālec! Mārtiņ, kā gāja treniņos? Vienkārši ideāli. Iesildījos mocis, protams, kad neiet tā kā man gāja KTMs Spānijā. Viss tāds. Tas diezgan nesmuks izstāsts, ko tur uzliep. Kā nesmuks? Viņš ir pieredze ar auru mocis ir reāli. Viss viņam dzīvē ir bijis, gan motocross, gan tagad triku freestyles. Viņš, kā saka, ir izturējis, viņš ir izturējis, viņš iet. Jā. Mazliet viņi varētu settingus pamainīt, bet, ko darīt? Nebija man tāds iespējas, tikai vakar atlidoju no Spānijas. Uztaisīju 4 flipus, 2 kritieni. No tiem 2 gar zemē? Jā, ideāli vienkārši. Zilums jauns ir? Jā, ir atkal pirksts noplēsts un alkons ir nodrāsts un viss ir kārtībā. Perfekti! Parādi, kā tu izties noņem ķīveri! Ideāli iznāca, ideāli! Tā kā es zināju, ka tā būs. Bez kritiena, bez nekā, tā kā viss bija paredzēts. Vai nebija tā, ka tajā brīdī visa dzīve gar acīm? Nē, es vairāk koncentrējos nosēdienā. Elīna, tu vispār paspēji piefiksēt sev to sajūtu, kad Mārtiņš leca? Jā, man atkal bija asaras acīs. Es biju tik ļoti nenormāli priecīga par viņu, kad man bija vienkārši bail no tā, ka tik daudz cilvēku ir un Mārtiņam ir dubults stress īstenībā. Viņam jākoncentrējās vairāk, bet es zināju, man kaut kā iekšējās tomēr teica, ka viņš to izdarīs un izdarīja. Un es biju tik laimīga. Es pilnīgi nezināju, ko darīt tajā brīdī. Ar parastiem čaļiem tev vispār nebūtu interesanti, ne? Nē, ja godīgi, nē. Man patīk ar Mārtiņu. Ārprāts. Reāli viss tas. Klausies, mēģini atcerēties, kad dzīvē vai vispār kādreiz tu esi jūties tāpat kā tagad? Tā uz dēlnes.
arēnā. Nu, laikam nekāda. Nu, pagājušajā gadā bija arī ļoti priecīgs, ka uzvarēju čempionu reizi Rockstar. Tad arī bija priecīgs. Te ir stipri vairāk cilvēku, ne? Tagad ir stipri vairāk cilvēku un stipri trakāk tā štēle ir. Tur bija vairāk meistarība un precizitāte. Te ir crazy. Lūk, tas ir izdarīts. Var iet tālāk, bet aiz muguras ir vairāku gadu darbs akrobātikā, 120 lēcienu porolonos un vairāki 10 lēcienu uz cietas seguma. Lai darītu tūles lietas, ir kārtīgi jātrenē.